Daina, vai... Cienījamie partneri un uzaicinātie viesi, priecājos jūs visus redzēt šajā mums tik nozīmīgajā vakarā. Priecājos, ka kopā ar mani ir mani partneri Roberts, Dagnija, Uldis, Ivars un, protams, mans sponsors Ališers. Un es priecājos arī, ka esam tik kuplā skaitā, kad mani draugi ir atsaukušies un ir ieradušies šo mūsu tik nozīmīgo pirmo prezentāciju, kā piemēram Ausma, Ilona, Inga, Inta, Ināra. Protams, es visus te nosaukt nevaru, jo jūs esat ļoti daudz šovakar, tā kā priecājos par to. Nu, par ko tad mēs šovakar runāsim? Mēs jums pastāstīsim pavisam jaunu informāciju, kur Latvijā zina tikai neliels cilvēku loks, un jūs būsiet pirmie, kuri to uzzinās. Šovakar mēs jūs iepazīstināsim ar pavisam jaunu kompāniju, kura nav pazīstama Latvijā, bet kura 3 gadu laikā ir kļuvusi par līderi tīkla mārketingā, gan apgrozījuma, gan attīstības tempu ziņā visā pasaulē. Šī kompānija tikai pusgadu atpakaļ startēja Eiropas tirgū tādās valstīs kā Vācija, Nīderlande, Anglija, Austrija, Itālija, Spānija, un šajās valstīs jau šajā laikā ir guvusi lielu popularitāti un lielus panākumus un veikusi milzīgus apgrozījumus. Un vasarā šī kompānija atver tādus tirgus kā Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Kazahstāna un daudzas Eiropas valstis, tajā skaitā arī Latvija. Un es un mani partneri esam pirmie, kas jums pastāstīs šo jauno informāciju. Tagad došu vārdu savam partnerim Robertam Lapučim, kurš pirmais atsaucās uz manu uzaicinājumu pievienoties manai Latvijas komandai, palīdzēs sagatavot šo prezentāciju latviešu valodā. Ir Latvijā pazīstams tīkla mārketinga līderis, izveidojis lielas struktūras gan Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām, un ir lielisks biznesa treneris, bet pats galvenais atsaucīgs un vienkārši kā cilvēks. Dodu vārdu tev, Robert. Jūs dzirdat mani labi? Ok, es redzu, kad ir. Man ļoti prieks redzēt jūs tik kuplā skaitā, kas pārstāv tāds reģions kā Itālija, Ukraina, Kazahstāna, Anglija, Amerika. Sevišķi no Latvijas ļoti daudz pārstāv. Man tas prieks jūs redzēt un dzirdēt. Šodien es jūs iepazīstināšu ar kompāniju Argano Gold, ar šīs kompānijas produktiem un biznesa iespējām. Kā jau mēs zinām, šodien ar vienu jaunas kompānijas piesaka sevi pasaules tirgumu, kā augsts kvalitātes preces, produktus, pakalpojums un citas lietas. Kompānija Argano Gold ienāca pasaules tirgu ar ļoti straujiem soļiem un pārdomātu apmaksu sistēmu un sen zinām unikālu produkcijas klāstu. Jautājums viens. Kas ir šie produkti? Kā jūs domājat? Mēs zinām, ka 85% cilvēku pasaulē lieto šo produktu ikdienas. Tātad tā ir kafija, tēja, karstā šokolāde. Un šie cilvēki nevar iedomāties savu ikdienas dzīvi bez brīnišķīgā šī aromātiskā kafijas dzēriena vai kafija un tēja. Kā jau mēs zinām, kafija dod enerģijas pieplūdumu, palīdz cīnīties ar nogurumu. Vēl ļoti svarīgs faktors tas, ka kafija ir dzēriens, kuru cilvēki lieto visvairāk pēc ūdens. Un otrs svarīgs faktors, ka kafija ir pieprasītākais produkts biržā pēc naftas. Pēc statistikas datiem vien Amerika kopā ar Eiropu ikdienas izdzer 2 miljārdi 500 tūkstoši kafijas tasītas dienā. Tepat nav iekļaut iekšā Krievija. Tātad mēs varam stādīties priekšā, cik daudz cilvēku pasaulē lieto kafiju un cik viņš ir pieprasīts. Šis kafijas bizness atļauj daudziem cilvēkiem nopelnīt $100 000. Jautājums viens atklāts. Vai jūs esat saņēmuši kādu ienākumu vai bezmaksas tasīt kafiju? Par to, par rekomendāciju. Kad tādā un tādā kafijas klubā, restorānā vai kafejnīcā, kur jūs ieteicāt draugam, un kur viņš ir aiziet ļoti daudz arī savus paziņas? Atbildi vienkārši nē. Mums par to tasīt neviens nav samaksājis. Teikšu vienu. Ir cilvēki, kas jau atraduši šādu iespēju, kā gūt ienākumus šajā biznesā.
Vēl viena svarīga lieta, ka visdārgākā kafija pasaulē ir kopija luvā. Tā maksā $50 tasītes. Kā jūs domājat, cik cilvēki var atļauties šādu kafiju dzert? Mūsu kompānijas produkcija ir sen zināma. Tā ir kafija, zaļā teja, karstā šokolāde, bet šie produkti nav mainījuši savu garšu sastāvu, jo produktam ir pievienot Ganodermas sēni. Par to vēlāk arī mazliet pastāstīšu, un tā ir panākuma atslēga mūsu kompānijas lieliskajiem rezultātiem. Jautājums viens, kāpēc būtu jāizvēlās kompānija Argano Gold? Kāpēc miljoniem cilvēku pasaulē dzird vārdu Argano Gold? Kompānijas dibinātājs un ģenerāldirektors ir Bernardo Čuja. Viņš ātrāk kā citi ievēroja Ganodermas lucidum lieliskās ārstnieciskās īpašības. Viņš izveidoja kompāniju Argano Gold, kuras galvenais ofis atrodas Kanādā, Ričmondā, bet Eiropas ofis Nīderlandē, Groningenā. Kompānijas mērķis un misija ir izmantot Ganodermas ārstnieciskās īpašības, lai palīdzētu cilvēkiem visā pasaulē, lai produkts būtu pieejams ikvienam lietotājam, ko viņi zina un pazīst, un vienlaicīgi uzlabojot, nostiprinot savu veselību ar mūsu kafiju, kurai pievienot klāt ir Ganodermas sēnes izvilkums. Kā mēs zinām, tikai 5% planētas iedzīvotāji lieto uzturbagātinātājus. Ja cilvēki lietot un atzītu šīs pārtikas piedevas, tad viņi dzīvot ilgāk un veselīgāk. Kompānija Argano Gold nepiedāvā cilvēkiem mainīt savus ieradumus, bet uzlabot tos pašus vecos, ko jūs jau darāt katru dienu, un kam cilvēki tērē milzīgi daudz naudas. Tā ir tā pati kafija. Pašlaik Argano Gold attīstības ziņā ir pati straujākā, nākošākā kompānija pasaulē starp jaunākajām. Nepiln 4 gadu laikā kompānijas apgrozījums sasniedz šādus rezultātus. Ja mēs paskatāmies šajā slaidā, mēs redzam, ka 2008. gada 6 mēnešos 1.200.000, 2009. gadā 9 miljoni, 2010. gadā 42 miljoni un 2011. gadā 150 miljoni. Kā jūs domājat, tik jaunai kompānijai un tādi skaitļi, un 2012. gadā plānojas 300 miljoni preču apgrozību. Šis ir attēls no Business for Home, kurš publicē slepenu informāciju par tīkla mārketinga kompāniju gūtajiem rezultātiem, par apgrozījumiem, cik kura kompānija pelna un kādi to līderu čeki. Ja mēs tā ļoti uzmanīgi ieskatāmies šajā bildē, mēs redzam, ka 3 starp 4 ir pārstāv no Amway kompānijas, bet viena piezīme, Amway kompānija 50 gadus tirgu. Bet otrā vietā ir mūsu kompānijas Argano Gold pārstāvis Fulton Books. Ejam tālāk. Šajā slaidā mēs redzam, kādas lielākās naudas ir izmaksātas jau šogad, 2012. gadā. Pirmajā top 10 jau pārstāv kompānijas Argano Gold 4 cilvēki. Es domāju, ka šie skaitļi rāda paši pa sevi. Naudas summas es nesaukšu, tās var apstīties. Tepat slaidā. Tie ir cipari, bet šie cipari nav šādi tādi paņemti. Jautājums viens, kāpēc kompānija attīstās tik straujiem tempiem? Tāpēc, ka kompānija izveidojas vienkāršu duplicējumu sistēmu. Kompānija nodrošina virtuālo ofisu, virtuālo veikalu, ar vienkāršu norēķinu sistēmu un citām lietām. Kompānija Argano Gold publicē arī savus atsauksmes žurnālos, un pat cita amerikāņu presi ir interesēta šai lietā. Kāpēc mūsu kompānijai tik strauja izaugsme? Ar ko atšķirās šī jaunā kompānija no citām kompānijām? Kas ir tā atslēga, kas tik ātri dzen šo kompāniju uz priekšu un sadze un panāk lielus panākumus? Ja mēs paskatāmies, kāpēc Argano Gold? Kompānija Argano Gold paņēma vienkārši aromātiskāko kafijas šķirni arabiku un pievienoja vienu no brīnišķīgākajiem augiem uz pasaules Ganodermas sēni, ja kā to vēl sauc reišī, jeb latviski tā būtu nemirstības vai jaunības sēne, kas pazīstam kā augļu karalieni jau tūkstošiem gadu atpakaļ. Pie tam
pievienot sēni šai kafijai, tējai, neizmainīja garšu un saglabāja to pašu aromātu, tādu, kādu līdz šim mēs to kafiju dzeram. Par ganodermas īpašībām arī mēs parunāsim mazliet vēlāk. Ganodermas sastāvā ir vairāk kā 150 antioksidantu un vairāk kā 200 vērtīgu uzturvielu. Par ganodermas, jeb reiši ārstnieciskām īpašībām bija zināms 4000 gadus atpakaļ. Senajā Ķīnā ļoti plaši tā tika izmantot tautas medicīnā, gan Japānā, gan Ķīnā. Tā ir ļoti spēcīgs antioksidants un ļoti vērtīgs produkts. Austrumu medicīnā gandrīz katrajā otrajā receptē tiek izmantot sēne ganoderma. Austrumu ārsti reiši ir ierindoši pirmā vietā starp tiem ārstniecības augiem, kas nodrošina veselību un ilgu mūžu. Ķīnā un Japānā, kā jau minēju, tautas medicīnā reiši izmanto efektīvi lieto pie jebkurām kaitēm. Sēnes labvēlīgo iedarbību nodrošina augstais polisaharīdu, tas būtu sēnes augļu ķermenī, to ir apmēram 41%. Un plašs triterpēnu savienojums sastāvs. Sēnes ārstnieciskās īpašības ir apstiprināts pie daudzām saslimšanām, bet galvenokārt pie alerģijas un autoimūno sistēmu ārstēšanā, aknu aizsardzībā, īpaši B hepatītu, plaušu slimībām, sirds asinsvadu slimībām, tā profilaks un ārstēšana, kā regulēt augsts asinsspiedienu, insultu, infarktu, kā arī palīdz pie bezmiega traucējumiem, iesaka lietot garīgu līdzsvaru atgūšanai. Tāpat reiši, ja plaši tiek izmanto organismu aizsardzības spēju paaugstināšanu antibiotika terapijas laikā, kronisku un akūtu iekaisumu gadījumos, infekciju, tātad vīrusu. Vēl tiek izmantots pēc ķirurģiskām operācijām, ginekoloģijā, uroloģijā. Tāpat tiek izmantot pie labdabīgiem un ļaundabīgiem audzējumiem. Lietojot reiši sēnes preparātus, būtiski uzlabojas onkoloģisko pacientu dzīves kvalitāti. Tas nozīmē, vieglāk tiek pārciest staroterapija, ķīmijterapija, samazinās nogurums, pastiprinās organismu aizsardzības spējas pret jaunu audzēju rašanos. Vēl ļoti svarīgs faktors ir tas, ka mēs visi gribam būt jauni, tātad arī novecošanās procesu palēlina. Bet vēl viens būtisks palīgs ir pret alkohola kaitīgo ietekmi, vai arī tiem cilvēkiem, kas grib atmest smēķēšanu. Ļoti daudz par sēnes ganodermas, jeb reiši ir sarakstīts atsauksmes, un mums ir pieejams ļoti daudz informācijas internetā. Publikācijas, atzinības. – 2010. gadā kompānija ieguldīja $240 miljonus sēnes reiši ražošanā. Šī nav tik investēta Ķīnā. Tas ir ļoti lielas platības. Kompānija ieguva. Kā redzam, tā ir nopietna investīcija. Un augšanas apstākļi tiek nodrošināti ekoloģiskā vidē zem stingras kontroles. Sēnes tiek audzināts augsts kalnos, ko kompānija ar Gano Gold piedāvā. Kāda ir mūsu produkcija? Tātad melnā kafija ar 100% ganodermas sēnes ekstraktu. Vienā iepakojumā ir 30 paciņas pa 3,5 gramiem. Tā ir ļoti smalka malta kafija. Un, kā redzam, blakus ir maza paciņa un viena doze vienai tasītei. Tāpat nākošā ir mokas kafija, kas apvienojumā ar šokolādi
un 100% ganodērmas ekstraktu. Viena epakojumā ir 15 paciņas par 28 gramiem. Nākošā kafija ir ar pienu. Šeit šajā attēlā ir supreme, tā ir ar ženšeņu, bet tāda pat ir ar pienu un latē, kas skaitās. Un latē ir 20 paciņas vienā pakā par 21 gramiem. Vēl ir karstā šokolāde ar 100% ganodērmas sēnes ekstraktu. Viena epakojumā 15 paciņas par 32 gramiem. Un zaļā tēja 100 gramu 100% ganodērmas sēnes ekstraktu. 25 paciņas iekšā. Tātad vēl būs pieejami arī jaunā produkcija. Šobrīd tā ir pieejama tikai Kanādā un Amerikā. Tātad tā būs vēl 3 pudelītes, tās ir ganodērmas sēnes kapsulas, tātad zobpasta. Vēl ir ļoti unikāla kafija, King Coffee un ziepes. Tas ir skaistuma ziepes. Ļoti labi kādas zādi iedarbojas, tātad pigmentācija ļoti labi likvidē. Bet par tām katru īpašībām arī mēs uzzināsim vēlāk, kad produkcija būs Eiropā. Ļoti svarīgs faktors ir tas, ka mūsu produkcija ir certificēta starptautiskā līmenī. Tas nozīmē Kanādā, Amerikā, Eiropā. Jo visa produkcija atbilst 100% dabīga un atbilst visaugstākai kvalitātei. Mums ir 6 certifikāti, bet pats svarīgākais ir pirmais certifikāts VAP. To vienkārši iegūt nav tik viegli. Jo šis certifikāts ir atzīts arī no medicīniskā viedokļa, ka patiešām šī kafija ir ne tikai garšīga un aromātiska, bet pat ir veselīga. Vēl ir ekosertifikāts, un tad ir speciāls viens certifikāts, kas tiek garantēts, ka kafijai nav klāt piedevas, kas nozīmē nav narkotikas vai citas vielas, kas mūsu organismu stimulē. Ja kādam jautājumi par produktu, varat droši rakstīt. Un mēs pāriesim pie otrās daļas par kompāniju. Ko kompānija piedāvā, kā šos produktus iegūt. Tātad melnā kafija pēc mūsu kompānija piedāvā 16,50 €. Tā ir Eiropas cenas, tās ir Vācijas cenas šobrīd. Uz Latviju, lai nonāk kafija, mēs sūtām ar kurjeru pastu, un tad nāk klāt vēl dažas santīmu papildu izmaksām. Principā, sīkāk par cenām jūs varēsiet pajautāt tam cilvēkam, kas ir uzaicinājis jūs. Jo cenas ir, viss ir pieejams. Arī produkciju varam pasūtīt, bet tas viss jāpajautā tieši cilvēkam, kas jūs uzaicināja. Tātad pārējām tālāk. Tad kompānija piedāvā 7 izmaksas veidus. Pirmais, tas ir starpības starp klientu un partneru cenu. Otrais, ātrā starta bonus. Trešais, grupas apjoma bonus. Ceturtais, daudz līmeņu bonus. 5. bonus no personīgi uzaicinātiem partneriem ir matching bonus. 6. līderu bonus ir ģeneratīvais bonus. Un 7. globālais bonus. Tātad, kā jau minēju, pirmais ienākuma gūšanas veids ir tiešā pārdošana. Tātad, ko tas nozīmē? Ļoti daudz esam tirgotāji. Tas mēs vienkārši pērkam, pasūtam kafiju un pārdodam. Tas ir tiešā pārdošana. Un tiešā pārdošanā mēs varam gūt pat līdz 100%. Otrais ienākuma gūšanas veids ir ātrā starta bonus. Tas nozīmē to, ja mēs uzaicinām cilvēku, un šis cilvēks ir izvēlējies startēt ar bronzas paketi, sudraba vai zelta paketi, kā vēlāk arī paskaidrošu, kas tās par paketēm, tad kompānija tajā nedēļā, otrā nedēļā samaksā no 20 līdz 150 €. Tā ir tūlītēja izmaksa. Kā redzam, starpība bronza 20, sudrabs 80 € un zelta 150 €. Grupas bonus. Tas nozīmē to, ka mēs saņemam procentus no savas izveidotās grupas, tātad
Kā jau redzam, šeit ir binārais, labā puse, kreisā puse. Ja binārā uzaicinām divus cilvēkus, vienu novietojam labā pusē, otru kreisā pusē, un šajā binārā mārketingā arī tiek iekrīt kā dāvana no augšu uz leju, kādam zarā. Tātad ir palīdzība no augšu. Tas ir binārais mārketings. Atsevišķi arī par mārketingu bināro mēs runāsim kādā atsevišķā seminārā. Ja te ir ļoti svarīgs faktors. Ja mēs paši esam startējuši ar bronzu, tad mēs saņemam 10%, ar sudrabu tad 15% un ar zelta 20%. Jo pa vienu to pašu darbu maksā dažādi. Nākošais samaksas veids ir daudz līmeņu bonus. Tas ir papildus samaksa. Un kā pāriet uz šo samaksu? Veicot pirmie divi pasūtījumus, kad mēs veicam vai 50 aktivitātes punktus vai 100 punktus, iet pēc binārā mārketinga. Trešais pasūtījums sāk izmaksāt arī no daudz līmeņu bonus. Tātad trešajā pasūtījumā tas nozīmē to, ka mēs esam uzaicinājuši katrs personīgi savus nākamos biznesa partnerus. Tur var būt arī starp tiem pircēji. Tātad mēs saņemam līdz 32% no komisijas naudas 9 līmeņu dziļumā. No mūsu pirmajiem uzaicināt 105, no otrā 5 un tā tālāk uz leju. Te ir viens ļoti svarīgs faktors. Ja kādā mēnesī, teiksim, 6. līmenī, kāds cilvēks tajā brīdī nav paņēmis sev produkciju pa 50 punktiem vai 100 punktiem, tad notiek aktīvā kompresija. Ja kādām nav saprašanā, kas ir kompresija, tad atsevišķi jautāsiet sponsoram, kas jūs uzaicināja. Jo tajā brīdī, piemēram, šeit būtu Jānis, un Jānis nav pasūtījis. Pēters paceļās pa vienu līmeni uz augšu, un tā gadījumā mēs no viņas arī saņemam 3%. Te ir ļoti svarīgs faktors, kad daudz līmeņu bonusā ļoti labus ienākumus maksā. Mēs varam uzaicināt 2, 4, 6, 10 cilvēkus un neierobežot. Tālāk mēs pārējām pie nākošā bonusa izmaksas, jeb batching. Kas šis pa bonus? Tas ir ļoti interesants bonus. Tātad mēs saņem 20% no saviem personīgi uzaicinātiem partneriem no viņa peļņas. Tas būtu pirmā līnijā. Un 10% no uzaicinātā cilvēka. Tātad līdz 4. līmenim dziļumā. 10% no viņu peļņas. Te nav runa par produktu apgrozījumu, bet no katra cilvēka peļņas. Tas arī sīkāk mēs izskaidrosim mācībās, kam interesēs. Es iepriekš vēl varu papildināt, piemēram, ja Jānim būtu 2000 eiro apgrozība, tas nozīmē to, ka 20%, tas būtu 200 eiro, no viņa čeka mēs saņemtu naudu. Nākošais būs līderu bonus, ir ģeneratīvais bonus. Ļoti interesants samaksa. Šī samaksa ir ikmēneša. Un ko tas nozīmē? Ja mūsu komandā parādās pēkšņi, piemēram, Māja uzaicinājusi ir Pēteri, un Pēters dzīvo kaut kur tuvu Amerikai. Un viņš saprot, ka tas ir ļoti liels bizness. Viņš sāk ļoti aktīvi strādāt. Un viņš nedēļas laikā atved 50 cilvēkus. Viņa čeks aug. Ko tas nozīmē pēc daudz līmeņu mārketinga, kur daudzās kompānijās strādā? Tātad šis cilvēks vienkārši mūsu parastā kompānija apdzen, aiziet garām. Un mēs, principā, pazaudējam tādu līderi. Bet ar Gano Gold kompāniju tādas lietas nenotiek. Mēs par viņu darbu saņemam naudu 2
procenti no visa viņa peļņa čeka. Nav svarīgi, vai mēs turpinām strādāt kompānijā, vai neturpinām strādāt pie attiecīgi kvalifikācijas sasniegšanas. Kompānija mums maksā. Ja arī mēs izaugam, arī viņš var augt, un vienalga mēs naudu saņemsim. Un tā līdz pat 14%. Tas nozīmē, ka var būt tādi 7 cilvēki ar augstām kvalifikācijām nekā mēs paši. Mēs saņemam naudu. Arī par šo sīkāk iztērzēsim kādā seminārā. Tātad es sapratu to, kad jūs sapratāt, ja, kad cilvēks, kas ienāk spēcīgs līderis mūsu komandā, viņš nevar mūs atzīt. Tātad mēs vienalga saņemsim naudu. Un pēdējais ir globālais bonus. Tas nozīmē to, ka kompānija 3% no visas pasaules apgrozījuma liek vienā katlā, un šo naudu sadala uz kvalificētiem rubīniem un augstāk stāvošiem cilvēkiem. Tā nauda tiek izdalīta. Kā pasīvais ienākums. Es mazliet atgriezīšos atpakaļ par starta pakām. Visizdevīgāk šajā kompānijā tomēr ir startēt ar zelta paku, kā jau mēs daži cilvēki to esam izdarījuši. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs iegūstam visas prioritātes biznesa, samaksa un mārketinga ziņā. Piedāvām vēl mums ir pietiekoši daudz produkcijas, tātad mums samaksā 20%. Startēt sudraba paketi produkcija mazāk, tāpat mēs iegūstam reģistrāciju, virtuālu ofisu un produkciju. Un samaksa 15% par to pašu darbu. Un startēt to bronzas paketi. Protams, investīcija krietni, ļoti krietni mazāk. Un saņemam 10% samaksu. Tās ir nedēļas samaksa. Tāpat tās ir reģistrācija, virtuālais office, protams, produkcija. Jautājums viens, kāpēc ar galveno goldi ir tik vienkārši? Kāpēc tas ir tik viegli? Kāpēc kompānija attīstās tik straujiem tempiem? Tāpēc, ka kompānija izveidies ļoti vienkāršu, vēlreiz atkārtošu, dublicējumu sistēmu. Kafijas bizness, varētu teikt, ir pats vienkāršākais. Jautāsiet, kāpēc? Tāpēc, ka visiem šis produkts ir saprotams. Tātad mums nevienam nav jāskaidro, kad nav jāārstē cilvēks, kā to dara citu kompāniju konsultanti, vai arī kādam kaut kas jāpierāda, vai arī jāpaskaidro viņiem. Un ka šiem cilvēkiem, kas lieto kafiju, nav jāmaina savu ieradumu. Tāpat 90% cilvēki ir raduši dzert kafiju vai teju. Viņiem vienkārši ir jāpaskaidro, kā nomainīt savu marku pret kafijas ar galveno goldu kafiju. Un ar ko tā atšķirās. Un tad padomājiet, kā izmainītos jūsu dzīve, ja jūs saņemt naudu no katras jūsu izdzertās krūzes kafijas. Tāpēc arī kompānija ir kā devīze. Tas ir viegli, tas ir vienkārši. Tā ir kafija. Strādājot citā kompānijā. Man būtu cilvēkiem jau atkārtoja, kā saka, jāskaidro par to, ka jums šis produkts ir nepieciešams. Tas ir ļoti palīdzēs, ka tas ir vienīgais, ka tas ļoti palīdzēs, ka tas ir vienīgais, ka tas aug tur un tur. Un ļoti daudz laika mums ir jāpatērē. Bet šeit man nav jāpārliecina, vai cilvēks pirks produktu. Kad es cilvēkam stāstu par kafiju, viņām viss ir skaidrs. Piemēram, tagad nevienam cilvēkam vairs nav jāpaskaidro, ka viņam ir nepieciešams mobilais telefons. Tāpat visiem viss skaidrs, jo tā taču ir kafija. Kompānija ir izveidojusi vienkāršu sistēmu. Pastāv 4 jautājumi.
Tātad, vai tu vai kāds no taviem draugiem dzer kafiju, tēju vai kakao? Otrs jautājums. Vai tu dzer melnu kafiju vai ar pienu un cukuru? Kādu marku kafijas tu dzer? Un pēdējais, ko mēs darām, vai tava kafijas marka tev maksā par to, ka tu lieto viņu produkciju? Šie ir ļoti vienkārši jautājumi. Un tad, kad šie jautājumi ir uzdot, mēs vienkārši varam iedot cilvēkam kafijas paraudziņu, un otrā dienā atļauties viņam pazvanīt un pajautāt. Katrs izvēlās, kā viņam vienkāršāk. Jautājums tāds, kā var būt 100% kafija un 100% sēde kopā? Kafija pat pa sevi jau ir 100%, mums nevienu nav jāpārliecina. Un sēnes izvilkums tāpat ir 100% no dabīga produkta, jo kā nekā dabā ir ekoloģiski audzēts un tas viss ir dabīgs. Nekas nav sintētisks, nekas nav samākslots. Parasti, kad mēs uzdodam šādus jautājumus, cilvēki jau sāk smaidīt. Brīžiem mēs nevaram saprast, par ko cilvēks smaida, kāpēc viņam tik vienkāršs jautājums. Otrā rītā mēs varam pazvanīt, vai tev garšo kafiju un kā tu jūties? – 90% gadījumā cilvēka atbildes, protams, būs pozitīvas. Teikšu tā, mums ir vienkārši produkts, vienkārši bizness, vienkārši sistēma. Šādas kompānijas tirgu ienāk ļoti reti. Lai gan bieži dzirdat, ka atrodat īstajā vietā, īstajā laikā. Jūs bieži esat dzirdējuši šāds banāls izteiciens, bet nevienmēr tā ir patiesība. Ja jums, piemēram, par to runā cilvēki no kompānijas, kur jau ir 20 gadus tirgu, tad skan nedaudz jocīgi. Laiks vairs nav tas, vieta var būt. Ja gribam papildus nopelnīt, tad šī kompānija jums būs piemērota, bet izveidot lielu biznesu diezgan grūti būs. Jo par šo kompāniju jau zina katrs otrais cilvēks. Man ir teiciens, nav pietiekami būt pareizā vietā, pareizā laikā. Tev jābūt pareizajā cilvēkam, pareizajā vietā un pareizajā laikā. Tātad, kā tu domā? Kāda ir tava pārliecība? Vai tu patiesi uzskati, ka esi pelnījis turību, vai tu vari rīkoties? Un te es parunāšu par mūsu sponsoriem. Mums ir kolosāli sponsori no Itālijas, Zan Marko Lajānī. Brīnišķīgi, abrīnojami cilvēki ar ļoti lielu popularitāti Kanādā, Amerikā, Francijā, Itālijā. Tad vēl mums ir sponsori lielisks Konstantins Šengers un Ališers Košukovs. Konstantins Šengers ir no Ukrainas cilvēks ar milzu tīkla mārketinga pieredzi. Jau tagad pāris nepilnu mēnešu laika izveidos pašreālo organizāciju Ukrainā, Krievijā, Kazahstānā, Eiropā. Un, protams, nākošais cilvēks ir mūsu tiešais sponsors Ališers Košukovs.
no Kazahstānas. Super mega līderis, brands visā tīklā, tieši internetā. Jo nav neviena tīklinieka, kas viņu nepazīst. Ališers ir izveidojis bezmaksas kursu tīkliniekiem, kā strādāt internetā, tātad pirmie soļi tīkla mārketingā, no kurai mācīšos vairāk kā 7000 cilvēku no visām valstīm, kā arī kluba online Setiviki dibinātājs. Nu šodien Ališers ir katru dienu kopā ar mums, ar Latvijas komandu. Ir ļoti vienkāršs cilvēks un pat ļoti atsaucīgs, zinošs. Teikšu vēl ko. Ališers ir izveidojis internetu sistēmu mūsu komandai, tieši Organo Gold mūsu komandai. Un šo sistēmu sauc ProRiv. Tā mums būs pieejama ikvienam, jo šobrīd tādas sistēmas nav nevienai citai komandai. Jums nebūs jāveido savas mājaslapas vai jāmācās cits grūtams, nesaprotams lietas. Visu jūs vietā paveiks šī sistēma ProRiv, kura līdz 80% tiks automatizēta. Vienīgi jums jāiemācās būs tikai reklamēt šo sistēmu. Kandidāti paši apmeklēs mūsu konferences vai venibārus, kā arī viņiem automātiski tiks izsūtīti atgādinājumi, apmeklēt prezentācijas, kā arī šīs sistēmas iekšienē jūs atradīsiet visu informāciju, mācības un tā tālāk. Vienīgi šai sistēmā mums atliks ierakstīt savus ID un dažas vēl citas lietiņas. Bet ja jums tomēr būs interesi pašam iemācīties veidot savu mājaslapu vai rakstīt savu blogu, izveidot savu pirmo rakstu vai video ierakstu, kompānija vēl piedāvā apmeklēt savu bezmaksas skolu, kā spērt pirmos soļus internetā. Ir vēl viens variants, visu to varu veikt paši. Paši strādāt, paši veidot mājaslapas. Protams, tas, kas prot to darīt. Bet ir vēl viens variants, kā var strādāt. Varam strādāt bez interneta, bez neko. Mums ir tā cilvēki, kas pasaka, es neprotu ar internetu strādāt. Ok, teikšu tā. Strādājam dzīvajā ēterā. Tieši viens pret vienu cilvēku. Rīkojam dzīvās prezentācijas. MP kaimiņiem, MP draugiem. Tad arī komanda nodrošinās jums atbalstu. Tātad ar informāciju palīdzēs pateiks, kā back office sakārtot, kas, cik, kur jāizdara. Tātad mans novēlējums šodien. Lai saņemtu vislabāko atalgojumu, tev jābūt vislabākajam. Teikšu tā, pievienojas mums šodien un īsteno savus sapņus kopā ar mums. Bet tas arī vēl nav viss, jo šodien mums ir ciemiņi. Ališers Košekovs no Kazahstānas. Un došu vārdu arī viņam. В сетевом бизнесе. Первые шаги в интернете. От его учились очень много людей, около 7000 по всему миру. Он готов всегда помочь людям, как миссионер. Он еще создатель клуба онлайн Setiviki. Он очень отзывчивый. Итак, я передаю слово Алишер Кошев. Поставьте, пожалуйста, плюсы, слышно меня или нет?
Я сейчас настрою тут звук. Секундочку. Отлично, отлично. Окей. Ну, спасибо большое Робертсу за просто потрясающую такую конференцию. Спасибо отдельно за промоушен. И я скажу вам, друзья, что нас сегодня было рекордное количество людей. Это, знаете, сколько? Я заметил, у нас было 47 человек на конференции. На первой латвийской конференции, посвященной компании Organa Gold, на дебютной конференции 47 компьютеров. Это просто бомба, друзья мои. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот сколько сейчас человек за компьютером у вас сидит и слушает эту информацию? Потому что у нас сейчас было 47 компьютеров, да, именно. А вот сколько человек было у вас вот именно, ну, перед компьютером? То есть сколько человек слушал эту конференцию конкретно в вашей комнате? Вот, допустим, мы тут слушали вдвоем. Вот, у кого-то вот один пишет, да, человек. Чтобы нам понять, сколько человек вообще было всего на конференции. Вот тут пишет 2, 1, да, отлично, 1. Ну, вот я смотрю, большинство 1, да, ну, посмотрите, может быть, отлично. Ну, 1, да. Значит, у нас, в принципе, было где-то человек 50, где-то вот так вот было. Потому что у кого-то было 2 человек, слышали, я тут вижу, да. Вот 2 человек, вот снова 2. Ну, да, человек, наверное, было 60, может быть, которые слушали конференцию помимо компьютеров. Это просто отличный результат. Я хочу сделать вот просто огромную вот, признательность, да, Дайне Байковой и Робертсу, которые организовали данный семинар. И я скажу вам, друзья, одну вещь, да, в принципе, мне добавить нечего из того, что сказал Робертс. Я просто представлюсь, меня зовут Алишер Кашеков, я сам из Казахстана, и мы развиваем этот бизнес сейчас на территории России, СНГ и вот Прибалтики вместе с командой Робертса и Дайны. Еще также Иверса и Дагнии, да. Ну, кого я знаю, сейчас всех не буду перечислять. Вот, я скажу одну вещь, что сейчас данный бизнес действительно, ну, самое, пожалуй, лучшее время для начала данного бизнеса. Потому что вот вы, пожалуй, знаете, как вот ласточки, да, вот на небе, которые первые об этой информации узнали. Вот завтра, да, послезавтра, там, через год, скорее всего, уже будет гораздо больше людей знать об этой информации, об этой компании, об этом замечательном продукте, о кофе. И, скорее всего, допустим, через год, если вы пойдете к какому-нибудь родственнику, да, у себя, и он вам нальет чашечку кофе Organa Gold, и тогда вы не удивляйтесь, потому что скоро данный кофе будут пить, ну, конечно, не все, но очень-очень много людей будут употреблять данный продукт и с удовольствием, причем, и таких людей будет много. Я просто поражен, скажу честно, я в шоке из того, что на сегодня на первой конференции было 47 человек. Я знаю, что через месяц, а может быть даже через 2 недели у нас будет здесь присутствовать 100 компьютеров, потом 200 компьютеров, потом все 500. И это не предел, потому что этот бизнес, данным бизнесом может заниматься любой человек. И знаете почему? Вот почему, как вы думаете, компания Organa Gold вот, есть такой большой успех? Вот те люди, которые были на конференции сейчас, вам показывали фотографии, да, их больших чеков, они обычные люди. И большинство из них это простые люди, такие же, как мы с вами, которые раньше там ходили на работу, да, там, то есть жили обычной жизнью, кто-то был там преподавателем, да, кто-то на заводе работал, кто-то домохозяйкой и так далее. Сейчас люди, ну, действительно зарабатывают серьезные деньги. Зарабатывают по $1 миллион в месяц, это, ну, конечно, большие деньги, да, но в среднем зарабатывают люди действительно $10 тысяч, 20 тысяч, и таких очень много, таких людей сотни. Сотни. И знаете, в чем самый главный секрет? Почему так получается? Как вы думаете? Вот напишите в чате, как вы думаете, а я пока отвечу на вопрос Дзинтры Якобсон, которая пишет, если я Виталий, то смогу присоединиться к этой команде, или же должна искать представительство здесь Виталий. Дзинтра, для вас, вот вам вообще повезло. Вот, вам очень-очень повезло. Мало того, что у вас есть через интернет такая замечательная команда помощников, наставников, партнеров, как Дайна, Робертс, Иверс и остальные, вам еще и повезло с тем, что у нас есть вышестоящий наставник, человек, у которого я сам учусь, это человек с опытом в бизнесе 20 лет, который заработал за это время около 20 миллионов евро за эти годы. Это богатый человек, очень влиятельный, очень с большим опытом. Его зовут Жан-Марк Калаяни, его супруга Адель Сгро.
потрясающие люди, миллионеры, мультимиллионеры, с которыми мы каждый день общаемся, и они живут в Италии. И они наши вышестоящие спонсоры, и они непосредственно заинтересованы в нашем и в вашем также успехе. Это значит, что для вас есть хорошая новость. Значит, вы сможете получить поддержку и в интернете, и в Латвии, если у вас будут люди в СНГ, в России, да, а также, что очень важно, в Италии, непосредственно от этих лидеров, к которым хочет примкнуть, ну, пожалуй, любой человек, уважающий себя в этом бизнесе. По поводу вашего вопроса, нет проблем, вы можете присоединиться к нашей команде, даже если вы живете в Италии, потому что Жан-Марк Калаяни живет в Италии. Мой спонсор непосредственный, Константин Шендер, живет на Украине. Вот. Я сам живу в Казахстане, Дайна, Робертс, Иверс живут в Латвии, вы в Италии. Без проблем абсолютно. Наши спонсоры с Америки. Поэтому это международный бизнес. Если у вас есть интернет, у вас есть компьютер, да, подключенный к интернету, и в вашей стране компания работает, а Италия открывается вот-вот почти уже, вот на днях, вот буквально осталось несколько недель до официального старта бизнеса в Италии, у вас есть просто уникальная возможность быть одним из первых. Ну а для всех остальных скажу, что если у вас есть интернет-компьютер, то вы можете строить международный бизнес с компанией Argana Gold. Причем, спокойно. Вы можете заказывать товары через интернет, регистрировать партнеров тоже также в своем интернет-офисе и так далее. Надеюсь, я на ваш вопрос смог ответить. Теперь давайте вернемся. Можно написать их имена в оригинальном языке. Ну, наверное, напишем, да, Дайна напишет. Напишите имя в оригинале, пожалуйста, спасибо за информацию. Давайте сделаем так, Цинтра. Мы можем после конференции просто с вами связаться в скайпе, да, вот попросите ваших спонсоров данную встречу организовать, и без проблем мы просто вас познакомим на скайпе, если у них в данный момент будет время, мы вас с ними познакомим. Если вы знаете итальянский язык, вы сможете с ними поговорить, пообщаться, и мы дадим просто и скайп и так далее. Имена тоже все это скинем, фамилии и так далее. Гунита спрашивает, доставка клиенту как производится? В зависимости от страны, это обычно курьерская доставка до дома. То есть в зависимости от того, где вы живете, обычно это вот по Латвии, это знает точно Дайна с Робертсом, я так не сильно знаю, скажу честно, но я знаю точно, что там идет доставка до дома, по-моему, с Германии. Вот, потому что Латвия сейчас тоже находится на состоянии предстарта, то есть мы сейчас работаем через Европу, через Голландию, Германию, и потому что мы первые, вот, поэтому у нас тоже сейчас, доставка, она имеется через курьерские службы прямо до дома. Сертификаты качества, все имеются абсолютно сертификаты, компания уже работает около 4 лет, уже не первый год достаточно, у нее уже большая научная база, своя лаборатория, есть огромное количество также сертификатов на их сайте официальном. Вот, то есть там даже и кошерный, по-моему, сертификат есть, и все остальное. То есть продукт проверен уже, испытан и в лабораторных условиях, и временем, потому что, как вы сами думаете, да, в компании есть чеки людей, которые зарабатывают по $1 миллион в месяц. Компания делает оборот, сделала 200 миллионов в год. А как вы думаете, если бы компания была бы, некачественный товар, там, не было бы там научной базы, да, не было бы результатов, или он был бы невкусный, да, от него не было бы пользы здоровью, знали бы люди об этой компании так громко сейчас, как это происходит сейчас? Наверное, нет. Потому что, люди обычно не глупые, да, все люди, большинство, по крайней мере, 99% людей достаточно умные, да, чтобы понять, отличить, что работает, а что не работает. Отлично, да. У меня очень медленный... Да, конечно, Дзинтра, это вот к Дане обращайтесь. Да. Юрмала, отлично. Литва, да, тоже без проблем. Друзья, точнее Латвия. Юрмала, кстати, классный город. Мы смотрим постоянно КВН, музыкальный фестиваль КВНщиков. У нас тут Казахстан выступает очень часто там у вас, так что клево. Давайте пару слов скажу, в принципе, да, что вас ждет сейчас. Сейчас, как я уже сказал, самое, пожалуй, подходящее время. У нас собирается сейчас огромная команда по СНГ, по Прибалтике, по Европе людей, которые объединены идеей именно подарить людям, да, вот этот потрясающий продукт, этот удивительный вкусный кофе, удивительно полезный, с ганодермой или грибом рейши, как его называют. В Китае данный гриб называли королем трав,
потому что он использовался почти что во всех, ну, в 80% рецептов китайской восточной медицины везде используется данный гриб. Он очень богат антиоксидантами и он очень полезен. И знаете, в чем секрет, опять-таки, я сейчас немножко прервался до этого, я задал самый главный секрет. Почему же компания Organo Gold стала такой вот популярной? Казалось бы, да, вот есть кофе. Вот кофе пьют все, да, кофе Nescafe, там, Starbucks и так далее. Как же мы можем на этом деньги заработать? Вот, ну, все же уже пьют, да, рынок насыщен, как тут можно заработать деньги? Я сначала это сам не понимал. Вот скажите, пожалуйста, есть ли у вас такие же мысли? Ага, да, напишите, есть ли у вас такие мысли или нет. Меня смущает название Organo. Может, вкратце, чем ваша компания лучше других MLM-компаний? Ну, я не буду говорить, что чем лучше, знаете, любая компания хороша по-своему. Вот не бывает идеальных компаний, не бывает лучших компаний. Есть компания, которая хороша лично для меня. Сейчас для меня эта компания лучшая, да, но я не говорю, что она для всех сейчас лучшая. Для Дайны Робертса, скорее всего, она тоже лучше. Я скажу лично, почему я сам здесь стал работать. Все дело в том, что это очень простой продукт. И когда я опять-таки узнал, что это кофе, я подумал, ну, кофе, как так кофе? Я работал с классными компаниями, да, там были соки, там были БАДы, там были косметика, там были различные классные товары для здоровья, красоты, не только, да. Ну а тут кофе, ну как тут с этим продуктом можно работать? Все же уже пьют кофе. Но когда потом мне однажды дошло, когда увидел цифру, что люди пьют в среднем 2,5 миллиарда чашек кофе выпивают в день. А еще если взять чай, горячий шоколад, то, ну, можно сказать, что тут все 100% людей это употребляют каждый день. И когда я понял, что нам всего лишь нужно взять маленький кусочек этого большого пирога, просто помочь людям улучшить их привычку. Мы не меняем их привычки, мы не заставляем их пить БАДы и так далее, да, вести здоровый образ жизни. Люди любят кофе, но большинство людей ленивые, да, поэтому мы даем им мы просто даем им альтернативу. Мы даем их любимый напиток, который стал еще вкуснее, еще лучше, а главное, он стал полезен для здоровья, и им уже не нужно менять свою привычку. Они пьют напиток, они обожают его, да, и наша задача просто не менять их привычку, а улучшить ее, дать им новый продукт, который полезен для здоровья, а также полезен для кошелька, потому что здесь, друзья мои, зарабатываются просто огромные деньги. Огромные, сумасшедшие деньги можно зарабатывать на этом продукте. Просто помогая людям поменять марку кофе, потому что, первое, этот кофе полезен, второе, этот кофе помогает зарабатывать вам деньги. Когда последний раз вы получали деньги за то, что вы пьете кофе? Я никогда не получал денег за то, что я пью кофе. Теперь я могу его получать. Я имею возможность зарабатывать деньги, попивая этот замечательный напиток. И в этом и весь простой секрет, что продукт простой. Потому что, первое, не нужно людям объяснять, что это. Не нужно объяснять, для чего им нужно пить эту таблетку. Не нужно объяснять, почему они должны пить вот этот сок. Или почему они должны использовать именно наш продукт. Почему? Не нужно ничего объяснять. Они и так знают, что такое кофе и чай. Они каждый день его пьют. 95% людей пьет его. Кофе это второй в мире напиток по потреблению после воды. Кофе это второй по объемам продаж продукт после нефти. Люди его знают, продукт. То есть не нужно объяснять, что это и для чего. Мы просто помогаем людям заменить его. И все. Вот в этом-то весь секрет. А самое главное, второй пункт, в этой компании есть система работы. Есть очень проверенная, простая и повторяемая. Любой человек может повторить эту систему. И кроме того, мы для нашей команды, именно в нашей команде под названием «Прорыв», мы сделали отдельную систему для интернет-рекрутинга. Мы создали мощнейшую систему работы в интернете при участии, кстати, лидеров Латвии. И скоро мы ее запускаем, вот буквально завтра днем мы запускаем уже русскоязычную версию данной нашей системы. Поэтому, друзья мои, у нас сейчас сошлось очень много моментов, да, потому что у нас есть отличный продукт, который все пьют, который все употребляют. У нас есть система работы, и у нас есть отличные лидеры. Жан-Марк Калаяни, Адель Сгро, это лидеры с большой буквы. Знаете что, вот, если вы хотите
к примеру, ну, вылечить, допустим, ну, как бы научиться, да, допустим, лечить зубы, да, например. Кому вы пойдете? К человеку, который это не умеет делать, либо вы пойдете к высококвалифицированному специалисту. Наверное, вы пойдете к специалисту, да. Точно так же с деньгами. Если вы хотите научиться зарабатывать большие деньги, вам нужно идти не к тому, кто просто дает советы, но сам никогда не зарабатывал больших денег, а к тому, кто этот путь уже прошел, кто уже зарабатывает большие деньги. И это нам большой плюс. То есть мы должны тянуться к тем людям, которые уже зарабатывают большие деньги. И команда Жан-Марк Калаяни, Адель Гро. Дайна, если можете, скиньте, пожалуйста, потом видео в чат, Дайна, где про Жан-Марк Калаяни, как он собирал огромные залы людей и просто, ну, взрывал аудиторию. То есть все сошлось, друзья мои. И мы просто-напросто будем рады вас видеть в нашей команде. По поводу продукта, окей. Какие преимущества по работе, заработку, процент, деньги, перечисления? Преимущества огромные. Вот я скажу так. Ну, на мой взгляд, я еще никогда не видел такого маркетинг-плана продуманного. Он очень быстрый, но в то же время он очень стабильный. В нем взято лучшее из бинаров. В бинарах есть преимущество скорость. Ну, кто знает, тот поймет. Однако, здесь сделать так, чтобы здесь был также Unilevel, линейный маркетинг-план, который дает стабильность, который дает заинтересованность в росте ваших партнеров и работы в глубину. Сейчас мы не будем заострять ваше внимание, сейчас не буду рассказывать про маркетинг-план, потому что это отдельная тема, которую мы даем на отдельных наших школах, тренингах, для партнеров, для команды, есть отдельные видеоролики, инструменты работы. Просто после конференции обратитесь к тому человеку, который вас сюда пригласил, и он с удовольствием поделится с вами этой информацией. Отлично. Я вижу, в принципе, деньги как выплачиваются. Деньги выплачиваются на карту, либо на банковский счет. Итак, друзья, я очень благодарен всем вам. Я сейчас вижу, у нас снова 46 компьютеров в конференц-комнате. Это просто рекорд, друзья мои. Я очень сильно благодарен, выражаю уважение нашим лидерам Дайне Байковой, Роберту Лапукису, которые организовали данную встречу, Иварсу, которые сделали данное событие. И, друзья мои, это только это начало. Это действительно начало. И если вы раньше думали, ну, вот не получается у меня работать в сетевом бизнесе, да, или вы думали о бизнесе, который вы хотите открыть, не идите сложным путем. Не идите туда, где непонятный продукт, да, сложный маркетинг-план, устаревший маркетинг-план, компания, которая уже достаточно давно на рынке, да, и так далее. Вы выбирайте мирового лидера, да, то есть выбирайте компанию с динамикой, системой, с простым продуктом, который не нужно объяснять людям, что это, для чего. Вы просто даете им, они его понимают. Это понятный продукт, это легко, это просто, это всего лишь кофе. Выбирайте ту команду, где есть уже использование интернета. Очень немаловажно на сегодняшний день использовать интернет. И наша команда сейчас использует интернет на 100%. Кроме того, мы работаем также вживую, мы даем все инструменты работы. Поэтому вы не останетесь один на один с вашим бизнесом. Вы получите систему, вы получите инструменты работы, вы получите команду и постоянное обучение, плотную работу с вашей командой. Потому что мы, если команда, мы заинтересованы в вашем успехе. На этом, друзья мои, я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо, что вы уделили время на посещение данной конференции. Я скажу вам сейчас одно. Неважно, с нами вы или нет, да. То есть, какое решение вы примете, оно будет правильным именно для вас. Я просто надеюсь, что вы действительно хорошо подумаете, да, перед тем, как сказать да или нет, потому что это серьезное дело, естественно, оно за один день не решается. То есть, создание нового бизнеса – это серьезный момент, к нему подходить нужно со всей серьезностью. Я просто хочу сказать, что мы свой выбор уже сделали. Вот те люди, которых вы сейчас видите на экране, вот Жан-Марк Калаяни, Константин Шенгер, я, Дайна, Иварс, Робертс и все остальные, мы уже свое решение приняли. Мы будем развивать этот бизнес до конца, мы будем зарабатывать хорошие деньги, 1000 евро, 5000 евро в месяц, 10 тысяч, 20, 50, 100. Это действительно, смотря какие у кого цели, мы сможем это сделать, потому что у нас есть отличная компания, у которой есть деньги. Мировая экспансия только сейчас начинается. Только в этом году были открыты многие рынки Европы, будут открываться страны Прибалтики, СНГ и так далее. Очень хороший момент. Есть система работы в интернете. Вам осталось только лишь определиться сейчас, прямо сейчас,
на какой стартовый пакет вы будете заходить, с каким товаром вы начнете. У нас есть 3 варианта входа, это бронза, серебро и золото. Подробнее спрашивайте у ваших спонсоров все преимущества входа на различные бизнес-пакеты. Мы вас будем рады видеть в нашей команде. Неважно, с вами вы или нет, да, мы по-любому будем развивать этот бизнес. И скоро наш продукт будет употреблять очень много людей. Мы дадим этот продукт людям, он полезный, и поможем людям зарабатывать на этом деньги. И как бы от вашего решения, в принципе, ничего для нас не изменится. Но мы, конечно же, очень будем рады видеть вас с нами, в нашей команде. И мы вам очень сильно поможем в этом бизнесе, потому что мы заинтересованы, опять-таки, в вашем успехе. Большое вам всем спасибо, Латвия. Палдис всем. Я вам всем желаю удачи. Все вопросы к тем людям, которые вас пригласили сегодня на конференцию. И добро пожаловать в нашу команду. Дерзайте, действуйте, удачи вам. И действуйте прямо сейчас, обратитесь к тому человеку, который вас сейчас пригласил. Действуйте прямо сейчас, не откладывая. До новых встреч и всем пока.